Ja vēlies būt vairāk kā citi, tu vari kļūt par vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Es iesaku noteikti to pamēģināt. Varbūt tur galvenais sākumā ir nebaidīties un neatmest visu to fiksēto velosipēdu uzreiz malā, jo viņš sākumā varbūt var arī nepatikt, bet ja tu nedēļu pabraukā ar to ričuku, plus mīnus saproti, kas tāds ir pa zvēru, ko ar viņu var darīt, ko nevar darīt, un vai tev viņš patīk vai nē. Un, ja no kādiem izbrauciens maziņš tur ap kvartālu, tur īsti vēl nesapratīs, kas ir fiksīts. Viņi vēl ir jāiemācās bremzēt, kontrolēt. Nu jā, principā viņš ir jāsajūt. Un tad, kad ir tas vienā brīdī klikšķis, ka tu esi ar viņu tikai saudzis vienā un tu pat aizmirsti varbūt beigās, kad tev ir apakšā tur kaut kāds dzels. Nu, man personīgi brīžiem liekas, ka es vienkārši pastaigājos, jo visu laiku vinos. Un, jā, tas ir varbūt tas, ko es jaunajiem iesaku, lai nonāk līdz tam brīdim, kad tu viņu sajūti, un tad jau tālāk tas aizies pats par sevi. Čau, es esmu Toms Alsbergs, 26 gadi, un es esmu Red Bull Mini-Rome braucējs. Fiksīt es sāku braukt pirms 5 gadiem. Bija apmākusies diena, kad es satiku savu draugu Ingamāru, ar kuru tagad mums ir mūsu kopējais lolojums Trūfiks Crew. Vēl ir Artūrs Pavlovs arī. Jā, es tanī dienā satiku Ingamāru, un viņam bija uztaisīts tāds pirmais savs demo fiksīts. Un es pat tanī brīdī vispār nezināju, kas tāds ir. Es laikam pirmo reizi vispār dzirdēju arī tādu vārdu. Nu, un viņš man iedeva izbraukt ar savu demo fiksīt. Es izbraucu, laikam, apmēram 100 metrus, ne pa ielu, tur vienkārši pa laukumu izmetu mazu aplīti un sapratu, ka kaut kas interesants visā tanī ir. Un, neko, un tad vakarā es aizbraucu uz mājām, atvēru savu datoru, iegooglēju fiksīt un sāku skatīties vispār, ko ar viņiem dara, kāda braukšanas stili un, nezinu, tur freestyles, klasiskā braukšana, viss kaut kas. Un, protams, arī pirmais vēl bija tas dizains. Un tas mans pirmais fiksīts bija arī tāds super krāsains. Tas ir, man liekas, ļoti lielākajai daļai tāda lieta, kad savu firmo uzbūvē un tam ir vienmēr jābūt krāsainam. Tagad es uz to skatos un smaids atplaukst, uzreiz iedomājoties. Nu jā, un tā bija tā pirmā vasara, kad mēs visi uzbūvējām kaut kādas vecas starta šosē rāmjus nopirkām. Mēs esā atradām, es laikam savējo nopirku pa 15 latiem, ko es aizbraucu uz Ikšķilu. Jā, un tad pašā vakarā, kad nopirku, viņi aizved jau uz krāsošanu, un pēc nedēļas bija nokrāsots, un vienkārši ātri salikām un gāzām visi ar saviem pirmajiem fiksīšiem. Tas bija, principā, tie ir veci krievu starta šosē rāmi, kuri jebkurā brīdī var salūst, pārlūst. Un pat manas arī tās pirmās sacensības, kurās es guvu uzvaru Varšavā, tas arī bija 70. gada rekorda rāmis. Un es aizbraucu uz turieni, es skatos čaļiem, tur ir normāli Bianchi un visādi tur smalkie itāļu brendi. Un tā, ka viņiem ir tiešām superīgi ričuki. Bet bija kaut kā otrādi, viss nāca klāt man un teica, ka man ir baigi krūtais ritens. Un es tikai zināju, ka tas īstenībā ir vecs rekorda ritens. Un tagad ar viņu brauc Renārs Kaupers. Es pat nezinu, kāpēc ir tā sanācis, kad es braucu tikai ar fiksīti. Labi, es šeit tad arī mēdzu kaut ko pākstīties un pats priekš sev aizbraukt ar BMX un pabraukt pa BMX trasi meža parkā. Bet tas ir vairāk tīrs sev un tāds sports un mēģināt kaut ko jaunu arī. Protams, gribētos vairāk varbūt arī laika tam veltīt, bet laiks ir tik, cik viņš ir. Ar fiksīt laikam, tāpēc, ka tas bija arī man tāds pirmais nopietnais ritens, ko es pats sev
principā, jā, uzbūvēja, un es ar viņu sāku braukt, un tā bija man tāda pirmā arī iepazīšanās vispār, kā ir pa Rīgu, pa pilsētu, kur ir daudz mašīnas braukt vispār pa ielu, jo man varbūt kā daudziem liekas, kad man ir kaut kāds backgrounds, nezinu, downhillā vai kalnu velosipēdiem braucot, un tāpēc man sanāk minidromā braukt, nu, tā nav nemazam. Kāpēc man tur sanāk braukt viņā, es nezinu, tā ir varbūt kaut kāda paša savējā iniciatīva, kaut kāda, nu, es eju uz savu mērķi un es to gribu īstenot. Un vienkārši ir sanācis, kad es braucu tur ar fiksīti. Un izrādās, ka ar viņu pārvietoties pa ielu starp mašīnām, starp cilvēkiem ir sasodīti ērti un praktiski ātri. Un tā ir baigā bauda. Lūk, šis ir manējais fiksīts ar fiksēto rūmu. Tas, kad viņš varbūt ir nedaudz askētiskāks, viņam nav tik daudz tur kaut kāda vērtīšu salikt virsū dūvis sargi bagāžnieki, un, nu, fiksīts ir tāds plikāks, un tāpēc arī viņš laikam ir tik tautā atzīts, kad viņš ir vienkārši praktisks, un tu vari uztaisīt sev lētu fiksi, un viņam būs maz detaļu, viņš tev mazāk plīsīs, un varbūt arī pat mazāk iespējamība, ka kādam viņa interesēs nozakt, un tu viņu var drošāk kaut kur atstāt. Nu, tas ir, man liekas, tās kaut kādas pamat priekšrocības, kāpēc tas fikses ir tik populārs ne tikai Latvijā, bet nu, visur pasaulē. Mans ričuks ne ar ko baigi neatšķirās no citiem fiksētajiem velosipēdiem. Varbūt tas, ka vizuāli viņš būs tāds pats kā citi. Tas, ka tās detaļas, kas man ir virsū, ir atbalstītāji dotas, un labi, es esmu tur izvēlējies kaut ko, kas man ir vairāk vajadzīgs priekš šī mini ovāla, bet plus mīnus tas ir vienkārši parasts fiks. Kāda var zināt, ka tas ir fiks, vienkārši paņem pacēl un pamēģina pamīties uz atpakaļ. Nu, ja viņš griežās un nav tirkšķis, tad tas jau ir labi, un ja aizmugurējais rats vēl paralēli griežās, tad ideāli, tev ir fiksīts. Bieži vien, kad es atbraucu ar kaut kādiem draugiem, kuri nekad varbūt nav braukuši pa minidromu, un viņi, vai šodien es arī gribu izmēģināt, iekāpt, izbraukt. Kas man jādara? Nu, tad, man liekas, pirmais ir vienkārši, es ticu tanī jau ovālā iekšā, tad ļoti daudz atdurās pret to pirmo virāžu, un viņi ļoti lēni, piesardzīgi mēģina viņu izbraukt. Nu, jo tā doma ir, ka baigi nevajag steigties, pirmajā reizē var nokrist, bet tur ir tieši pretēji tā gala virāža, viņi ir pietiekami stāvā, un ja tu viņi lēni brauks, tu vienkārši noslīdēs nost, un tas notiek arī ar vairums braucējiem. Tāpēc es saku, pirmais, ja tu ielec iekšā, viņā sāc mīt, tad galvenais min līdz tai virāžai, lai tur tev ir maksimālais ātrums, jo tur nekā nav jādara, tu vienkārši smuki viņu izbrauks. Un pēc tam jau tu pēc 10. apaļa jau sajūtīs un sapratīs, ko tas īsti nozīmē, un tad jau var strādāt pie tehnikas tālāk un braukšanas stila un ātruma, laika un cīņa ar sevi. Principā visa tā sacensība būšana, es uz to skatos kā patiesībā uz baigo tādu nejaušību, sakritību. Tik daudz lietas vienkārši sakrit tanī, un principā tur manā vietā var būt jebkurš cits fiksīšu braucējs, jo bija 3 gadus atpakaļ, kad Tallinas velo nedēļas ietveros bija šis Red Bull minidroms aizvests uz Tallinu, un nedēļa pirms šī pasākuma to arī mēs uzzinājām, un tad ar saviem draugiem visi salicām busiņā, salikām savus fiksīšus iekšā un aizbraucām uz Tallinu. Un, mums gāja baigi jautri. Mēs bijām, pirmkārt, tas, kad mums arī pašiem bija ļoti labi rezultāti. Visu dienu, principā, mēs bijām vairāk latvieši, man liekas, nekā igauņi tur. Un, lielākā daļa arī mēs bijām tur tā kā līderi, bet beigās apstākļi sakrita tā, ka neviens no mums arī neuzvarēja. Un par to es tikai priecājos, kad ne es vai kāds cits no mums neuzvarēja, jo tas bija tāds
man tas personīgi bija spēriens pa pakaļ, kad ir pēc 2 nedēļām es uzzināju, noskaidroju, ka tas pats minidroms ceļo tālāk uz Poliju, uz Varšavu. Es zināju savu mērķi, jo Tallinā es biju visu dienu tā kā līderis un savas vainas dēļ es tikai tur neuzvarēju. Un pēc 2 nedēļām, Polijā ir nākošais posms un es vienkārši ieliku viens pats savu riteni autobusam bagāžā un aizbraucu uz Poliju. Tur man bija skaidrs savs mērķis, man nebija līdzi draugu nekā un es vienkārši koncentrējos tam. Tā arī viss aizgāja smuku pa diedziņu. Es biju 6 ierados Varšavā un 8 vakarā es jau ar jaunajiem poļu draugiem svinējām, dzērām aliņu un atzīmējām. Un pats interesantākais, ka tieši tajā vakarā vieta Piens, kur mēs šobrīd atrodamies, saimnieki, visi 3, kas mums ir labi draugi, viņi tajā vakarā sanāca kopā uz kaut kādu mazu tikšanos. Bija arī vēl puiši no Mindworks, kas būvē visus skateparks Latvijā, un tajā vakarā viņi izdomāja, ka mums ir jābūvē pašiem savs minidroms, kurš jau 2. sezonu stāv šeit Piena pagalmā, un kas ir lielisks treniņu laukums gan man, gan tagad jau ļoti daudziem citiem braucējiem. Nav tā, ka es vienīgais tikai braucu uz kaut kādām sacensībām, brauc arī vēl citi, arī latvieši, kur arī iegūst godalgotas vietas. Tā kā ir forši, mēs tikai paliekam vairāk. Tas arī ir ielas kultūras daļa, kur ir kaut kādā ziņā vienkārši čaļi, kas negrib to darīt varbūt profesionāli, to ir sākuši darīt. Tagad ir vienas sacensības, redz, kur ir 2, 3. Un tas ar laiku izveidoja, es redzu, ka tas izveidosies, arī būs kaut kādas sacensības mači, kas būs profesionālā līmenī, tāpatās kā lielais treks, kas ir ļoti dārgs sports patiesībā, un varbūt tam ir ļoti laba šī alternatīva, kas ir minidroms, kurš ir pieejams visiem, kurš ir nevis iekštelpās, bet ārtelpās. Tur ir cita varbūt specifika, bet tas viss vēl var attīstīties. Kurā virzienā tas iet un ies, es pats godīgi nezinu, bet pagaidām ir ļoti forši būt tur un darīt to, kas tev patīk. Neighbor, how would you like to have fried chicken on your table anytime you wanted it, huh? Well, now you can if you'll listen to me for just a few moments. Paldies! Es viennozīmīgi gribu pateikt saviem tuvākajiem draugiem, maniem kaujas biedriem, ar kuriem mēs esam vispār šī visā ielikuši. Un tas vispār ir, viņiem var teikt paldies, jo tas dēļ viņiem arī viss sākās. Patiesībā Ingemārs un Arturs, viņi bija pat pirmie, un viņiem bija tā ideja, kad viņiem vajag to fiksīt, un es tikai kaut kā nejauši pievienojos viņiem un ielecu. Man varbūt daudzējādā ziņā ir daudz kur paveicies, jo es kā pirms tam minēju, ka manā vietā varēja būt jebkurš cits arī, un viņi ir arī tie, kas man ir mudinājuši un iedvesmojuši arī ļoti daudz lietas darīt un paskatīties uz tām no cita rakursa. Protams, vēl es varu teikt paldies. Jau man ir bariņš ar atbalstītājiem, kas man, bez kuriem arī nevar iedomāties to lietu, ko mēs darām visi kopā un ko es daru varbūt arī viens, kad arī viņi ir vajadzīgi un arī paldies viņiem. Es esmu vienmēr teicis, kad viss, ko es daru un viss, kas ap mani notiek, viss sākās no manas galvas. Un tā arī ir, kad viss, vienalga, sports, ikdiena, savs otrs, tojas cilvēks, viss attiecības, viss sākās vienmēr no galvām. Un tāpēc ir vispirms jāsaka ar to pašam sev tur prioritātes. Ir jāatrod tas, kam tu tici un kas tev patīk, ko tu mīli. Un tad varbūt ir pēc tam tas pats sev uzrakst mērķi, ko tu gribētu šajā sakarā piepildīt un īstenot. Es bieži vien pats mēģinu sevi regulēt, kad tagad es apstājos. Es saprotu, kas ir mans prioritātes, ko es gribu sasniegt, nospraužu tos savus mērķus, un tad es zinu, kāds ir mans mērķis, tā vīzija, un es uz to vienkārši eju. Un to es arī varbūt iesaku
citiem jauniešiem. Varbūt tikai pamēģināt ko tādu. Tas ir mans eksperiments ar sevi, un es tam ticu, un līdz šim man tas ir strādājis kaut kā. Starp citu, arī to var būt vairāk kā citi.